Kā jūs lieliski zināt, Škodai nav lielāka apvidus automobīļa par visiem zināmo Yeti. Nu, vismaz pagaidām nav. Taču Škoda fani par to īpaši nebēdā, tāpēc, ka jau vairākus gadus kompānijas rīcībā ir mašīna, ko sauc arī par Audi allroad tautai. Tātad Škoda Octavia Scout. Būtībā parasts Octavia universāls, tikai ar lielāku klīrens un visu riteņu piedziņu. Un jau labu laiku Škodas autosalonā ierodās norūpējušies cilvēki un čingst, kur gan ir jaunais Scout modelis, kad tas nāks, vai tam būs automātiskā kārba. Gaidīšanas svētki ir galā, lūk arī jaunais Scout, un mēs esam ieradušies Vācijā, kaut kur pie Hamburgas, lai šo automašīnu tūlīt pat arī izmēģinātu. Škodas recepte Scout iegūšanai nav mainījusies. Ņemam parastu Octavia universāli, atsijājam mazjaudīgās versijas, pievienojam visu riteņu piedziņu, par 3 cm palielinātu klīrensu, nekrāsotas plastmasas uzlikas un visurgājējs gatavs. Salīdzinot ar pirmajiem Scoutiem, jaunais šķiet dekoratīvs. It īpaši, ja uzlūkojam priekšējās aizsargpannas imitāciju no stipri uz priekšu izvirzītas sudrabotas plastmasas. Vai tikai jaunā Octavia Scout nav atkāpusies tālāk no mežmalas? Spriežot pēc dzinējiem, nepavisam. Škodas entuziasti noteikti pazīst šīs konkrētās automašīnas krāsu. Šis brīnišķīgais zilais tonis saucas Race Blue un būtībā nāk no sporta modeļa Octavia RS. Es gan gribētu teikt, ka šī krāsa Octavia Scout varbūt nav pati labākā izvēle. Taču šajā gadījumā tā ir simboliska, tāpēc, ka zem motora pārsega atrodas tieši tas pats lielijaudas dīzels, kas dzen uz priekšu sportisko Octavia. Kas to būtu gaidījis no korporatīvajā pieklājībā audzinātās Škodas? Jaunā Scout iekšā starkšķ 184 zirgspēku dīzelis, tā padarot šo par visu laiku jaudīgāko un ātrāko pilnpiedziņas Octavia modeli, ja neskaitām vecās VRC rallija mašīnas. Ar lielajiem 17 colu riteņiem un visu pārējo dīzeļa Scout pātrinās līdz 100 mazākā 8 sekundēs. Tikpat naski ir arī benzīna versija, kurai gan nav RS motora. 2 litru turbo vietā tos priekš dzen 1,8 litru motors ar 180 zirgspēkiem. Patiešām nav slikti, sevišķi ņemot vērā, ka DSG pārnesumkārba abām topa versijām jau ir standartā. Un vienīgais Scout ar manuālo kārbu ir bāzes modelis ar 150 zirgspēku dīzeli. Par Octavia Scout salonu nav daudz ko stāstīt, tāpēc, ka būtībā tas ir parasts Octavia universāls. Tomēr šeit ir dažas īpatnības, piemēram, speciālie Scout sēdekļi ar uzrakstiem un arī īpašu Alcantara apdari. Starp citu, šai automašīnai ir pieejama arī brūna salona apdari. Un iesaku par to padomāt, ja esat šādu automašīnu noskatījuši. Viens no svarīgākajiem elementiem ir DSG pārnesumkārba. It kā jau nekas sevišķi tāda ir ļoti daudzām Škodām, taču Scout ar dīzeli un pilnpiedziņu tā agrāk nebija pieejama. Tātad faktiski šeit ir viss, ko var vēlēties. Un, protams, ir dažas lietas, kas mums atgādina, ka šī automašīna varbūt ir lētāka un vienkāršāka par Volkswagenu. Uz kā bāzes ir būvēti, piemēram, starta poga, kas atrodas stūres statnī, it kā jau to varēja ielikt arī šeit pa vidu, bet tad nāktos pārvilkt vādus, un tas viss kaut ko maksā. Tagad vienkārši savienojam vadiņas pa taisno un hop, iedarbinām. Un arī salona apdara, piemēram, šī koka imitācija ar tādu kā marmora zīmējumu vairāk atgādina tās mēbeles, kuras var nopirkt mēbeļnamā. Taču man šķiet, ka Škodai tas pat drusku piestāv. Tai piestāv arī mazliet kokaina gaita, kas sevi pilnībā attaisno brīdī, kad uz ceļa izbeidzas asfalts. Pa parastu meža ceļu ar Scout var ecēt pavisam nekaunīgā stilā. Taču kas notiks brīdī, kad jaudīgā Škoda sastapsies ar reāli izaicinošu reliefu? Tas ātri vien atklājas īpašā poligonā, kur Scout gaidīja gan bīstams sānsvers, gan biedējoši kāpumi un kritumi. Kā jau paaugstinātam universālim, Scout nav nekādu īpašu palīgierīču bezceļa pārvarēšanai, tikai pārprogrammēta stabilitātes sistēma. Taču pauguru pārvarēšanai ar to pietiek. Vadītājiem tikai nepieciešams izvēlēties ģeometriski pārvaramāko vietu, pārējo paveic spēcīgais dīzelis un ātrdarbīga pilnpiedziņa ar 5. paaudzes Haldex starpsajūgu. Gribat vēl vienu aplīti, kur logā redzams tikai debesis? Bitte šon!
Pat tik labi aprīkota Škoda tomēr paliek Škoda. Un te daudz kas ir liekts no tā, kas ir pieejams lielajiem Volkswagen. Tomēr ar katru gadu Čehu Volkswagens arī kļūst greznāks un labāk aprīkots, un šeit jums arī neliels piemērs. Vai agrāk varējāt iedomāties, ka Oktavijai būs elektriski atverams bagāžnieku vāks? Tas viss modina nelāgas aizdomas par Oktavijas Scout cenu. Jā, tā ir dārgākā modeļa versija, pārspējot pat Octavia RS. Lai arī Scout sauc par Audi allroad tautai, tas tomēr nav parasts universāls ar pilnpiedziņu. Šī iemesla dēļ Scout nav mazjaudīgāks un lētāks versijas ar 1,6 litru dīzeli un 4x4. Tāda atstāta Octavia kombi. Scout sākuma cena ir 27 037 eiro. Pieliekot 300 eiro, jau iznāk benzīna mašīna ar DSG, bet potenciāli iekārotākais variants ar dīzeli no RS dodas rokās par nedaudz mazāk kā 30 000. Škodai tas nav maz, taču paskatieties, cik maksā Passat Alltrack. Lūk, mūsu pirmais brauciens ar jauno Škoda Octavia Scout tuvojas noslēgumam, atlicis tikai pārcelties ar prāmi pāri Elbai, un tad jau pienāks laiks automašīnu atdot kompānijai. Ko lai saka? Automobils, protams, ir izdevies, un godīgi sakot, šajā koncepcijā grūti kaut ko sabojāt. Var to tikai papildināt. Un labākais un svarīgākais papildinājums ir jaudīgākais TDI motors, kombinācijā ar DSG kārbu, protams, visu riteņu piedziņu. Pie mums pierasts, ka Scoutam noteikti jābūt ar dīzeļdzinēju, jo parasti šo automašīnu īpašnieki gadā nobrauc diezgan daudz kilometrus. Jums šī mašīna patīk, bet jūs braucat mazāk par 20 000, pavisam nopietni iesaku apdomāt iespēju braukt ar benzīna motoru, tāpēc, ka tas ir klusāks, lētāks arī apkopē un patiesībā nepatērē daudz vairāk degvielas, jo, piemēram, dīzeļa vidējais patēriņš bija 8 līdz 9 litrus 100 km un benzīnam 9,5. Tad rēķiniet paši.